Visas prezentācijas, kurš tiks sniegts šajā seminārā, būs pēc semināra pieejams mūsu mājaslapā un apskatāms. Kāds, ko uzreiz nepaspēja piefiksēt jaunuma sadaļā, kā arī tiem kolēģiem un klientiem, kuri bija šajā seminārā pieteikušies. Šīs prezentācijas tiks nosūtītas arī uz jūsu e-pasta kontaktiem, kas ir pieejami. Un arī YouTube kanālā būs šīs prezentācijas sasaistīts audio šo te ierakstu, jā, tad jūs varēsiet ne tikai viņus apskatīt vēlreiz kādreiz, bet arī noklausīties. Līdzīgi tāpat kā tas ir par to semināriem, kuriem mēs rīkojam, tad, kad stājās spēkā regulas. Tas bija 2017. gadā, decembrī, varbūt kāds atceras, tad arī šīs prezentācijas joprojām ir atrodamas mūsu YouTube kanālā un noskatāmas. Tāpēc es uzreiz gribu teikt, ka šodien tik daudz mēs nerunāsim par regulām, jo tur jau kopš piemērošanas brīdis ir pagājis vairāk kā gads vai vairāk kā kurš otrs gads. Bet runāsim vairāk par šiem mirkļiem noteikumiem. Kā jau teicu, kas ir pieņemti augusta, oktobrī, 2 noteikumu vietā mums tagad ir 3 noteikumi pēc principa, ka 3 lietas, labas lietas. Un jautājums, jā, kāpēc tad dažkārt arī vaicā, kādēļ vajadzīgi mirkļiem noteikumi, ir taču regulas 2, tur viss, kā nu kurā jomā, bet ir pietiekoši jautājumi, kur ir ļoti detalizēti, tas viss aprakstīts, kāpēc ir vajadzīgi šie mirkļiem noteikumi. Mirkļiem noteikumi būtībā vajadzīgi ne tāpēc, lai būtu mirkļiem noteikumi, bet būtībā 2 jautājumi, 3 jautājumi, kas viņiem tiek regulēti. Pirmais jautājums, tas ir atbildības joma, ja? Jo tā ir reglamentēta sfēra, par to atbild katrā dalību valstī ieceltas kompetentās iestādes. Latvijā, ja runājam par medicīnisko ierīču jomu, šāds iestādes ir veselas 3. Tā nav tikai Zāļu valsts aģentūra, tā ir veselības ministrija, kura politikas veidošanas līmenī atbildīga par šo jomu. Tad ir veselības inspekcija, kur atbild par tirgus uzraudzības jomu. Un Zāļu valsts aģentūra, kura medicīnas ierīču jomā ir daudz un dažādas funkcijas. Par daļu no tām mēs ceram šodien pastāstīt jums un parunāt. Par visām droši vien nevarēsim parunāt, kas varbūt netik bieži ir, teiksim, pielietojams. Tā kā tas ir viens, respektīvi šajos mirkļiem noteikumos ir noteikts, kura iestāde par ko atbild, un katra iestāde ir attiecīgie regulas panti piesaistīti, jo, ja regulas lasot, jūs tur tikai redzēsiet, ka dalībvalsts. Labi, ja tur rakstīts kompetentā iestāde, bet tur nav ne Zāļu valsts aģentūra, bet inspekcija minēta. Dažkārt, ja ir kāda funkcija, tad var rasties jautājums, pie kā tad griezties ar konkrēto jautājumu vai kam šo informāciju iesniegt. Tāpēc šajos noteikumos šie jautājumi ir atrisināti, tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, ja mēs skatāmies par regulām, tad tur ir virkne jautājumu, tādu nav daudz, bet ir jautājumi, kuri ir atstāti, kuru risinājums, un tas ceļš kā ceļums ir atstāts dalību valstu ziņā. Dalību valsts var izvēlēties, vai darīt tā, vai darīt šā, vai piemērot kaut ko, vai nepiemērot, bet nacionāla līmenī tam kaut kur jābūt uzrakstītam, kaut kur jābūt pateiktam, kā tad mēs īsti darām. Un līdz ar to šie neskaidrie vai tie saucamie jautājumi, kuros dalību valstī ir atvēlēts izvēles iespējas, arī ir šajos mirkļiem noteikumos atrunāts. Un par tiem mēs arī tālāk savā turpmākajā stāstījumā daļai no viņiem pieskaršos. Kā arī protams, arī šis nacionālais regulējums, ja mēs paskatāmies noteikumus, kas ir pieņemti pirms 12 gadiem, pirms 6 gadiem, tad tur ir daudz pretrunas ar vēlāk jau pieņemtajiem regulām, līdz ar to, lai nebeidotos šādi, teiksim, juridiski kaut kā disonants, tad šie jautājumi tādā veidā ir sakārtoti. Un sākumā es gribētu varbūt ar pašu svarīgāko, tie ir uzņēmēji medicīniski ierīču jomā un viņu pienākumu, viņu saistības. Liela daļa no tām ir atrunāts regulā, un par tiem mēs arī stāstījām tajos semināros, kad bija runa par regulām, tāpēc es daudz šodien par regulu esmu apņēmies nerunāt, bet tomēr mazliet būšu spiest lekt arī uz regulas virzienā, jo teiksim, arī šīs definīcijas, kas pasaka, kas ir kas un kas par ko atbild, tas būtībā ir noteikts regulā, un pirmais tātad tas ir ražotājs, šī definīcija, kas ir ņemta no regulas, jā. Jau ir vienreiz sniegta sīkāk par funkcijām un pienākumu tiesībām mēs neatšifrēsim šoreiz, jo tas ir regulās pateikt, bet tādu ražotājs tas ir skaidrs. Vai nu fiziski vai juridiski persona, kas vai nu pilnībā ražo, vai pilnībā atjauno, par atjaunošanu arī vēlāk parunāsim,
medicīnisko ierīci. Principā atbildīgs no visā tajā ciklā, sākot jau no izstrādes, no dizaina, beidzot, kā saka, no nolaišanas no konvejeras un tālāk jau laišanas tirgu. Nākamais ir pilnotais pārstāvis šajā nozarē. Jāsaka, ka šeit šis termins tiek lietots, ja tā skatās, ļoti bieži, ļoti plaši par pilnoto pārstāvi, uzskatot jebkuru uzņēmumu, kuram ir kaut kādas saistības, jā, varbūt arī kādreiz kaut kādas līgumiskas saistības ar ražotāju, neraugoties, kurā valstī tas ražotājs atrodas, tad likuma izplatnē un regulas izplatnē pilnotais pārstāvs būtībā ir divas pazīmes, kas viņu atšķir. Pirmkārt, te ir runa, ka viņš var būt tikai trešās valsts ražotājiem. Tādiem ražotājiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības likuma izplatnē. Un otra pazīme, kas viņu raksturo, ir tas, ka viņš tāds ir unikāls un viens šim ražotājam visās 27 Eiropas Savienības. Tas, ko kādreiz mēdz lietot pilnoto pārstāvi, teiksim, reģionālā vai valsts līmenī, ka viņš ir pārstāvs vienā valstī, vai Baltijas reģionā, vai Baltijas un Skandināvijā. Ja šis ražotājs ir Eiropas Savienības ražotājs, tad būtībā mēs viņu sauc, protams, par pārstāvi, un viņam var būt šīs dievības tiesības, bet pilnotais pārstāvs tādā regulas izplatnē un ar visiem pienākumiem, kas no tā izriet, viņš nevar tikt uzskatīts. Vai vienam ražotājam, trešās valsts ražotājiem, var būt vairāk pilnotie pārstāvi? Atbildīgi, jā, var būt vairāk pilnotie pārstāvi, jo šeit tā pazīme, ka viņš ir pilnots uz konkrētu ierīces veidu. Jā. Un varbūt tīri kronoloģiski laika skatījuma gaismā varbūt tāda situācija, ka teiksim, tie pilnotie pārstāvi ražotājiem ir vairāk, bet katrs no tiem ir atbildīgs par konkrētu ierīces veidu, un tad, protams, arī dokumentācijā, tad viņi atšķirs. Tāda situācija var būt. Tālāk mums nāk tāda loma kā importētājs. Tas ir, varbūt visvienkāršāk saprotam, tātad tas ir uzņēmējs, kurš laiž tirgū no trešās valsts Eiropas Savienībā ierīci. Tā saka, pavisam vienkāršiem vārdiem sakot, kurš laiž caur muitai, kurš ielaiž caur muitai un kārtu visu tās formalitātes, vismaz juridiski, lai ierīci ienāktu Eiropas Savienības tirgū. Un beidzamais, tātad tas ir izplatītājs. Un izplatītāju mēs šodien varbūt arī parunāsim plašāk, tāpēc, ka šie jauni pieņemtie noteikumi vislielākās izmaiņas tieši atstāja, teiksim, to ietekmi atstāja uz izplatītāju. Izplatītājs tātad tās atkal ir jebkura fizika vai juridiska persona, kura dara pieejamu un tālāk. Tās visas definīcijas no regulas, tātad attiecīgi vai nu piegādā to ierīci vai nu izplatīšanai citam komersantam, un tas tur tālāk vairumā izplata, vai nu piegādā patēriņam vai lietošanai, patēriņš tas tāds plašāks jēdziens, uz sabiedrībēts patēriņiem vai lietošanai gala lietotājiem. Ja? Šeit ir svarīgi uzsvērt to, ka tā definīcija viņa nepasaka un neliek pa kritēriju to, no kurienes tā ierīce ņemta. Ja? Protams, saprotot, ka legāli tas viss tiek darīts. Te nav atšķirības, vai viņš ir patiešo no ražotāja iegādājies, vai viņš ir patiešo iegādājies no citas valsts, citā valstī esoša izplatītāja, vai viņš patiešo iegādājies šeit, piemēram, no Latvijā no kāds liela tirgotājs. Tiklīdz viņš tā uzsvars ir vērsts uz to darbību, ko viņš dara, ja, ko darīt. Tiklīdz viņš šo ierīci tālāk piegādā citam izplatīšanai vai lietošanai, tā šis uzņēmējs likuma izplatnē skaitās kā izplatītājs. Un ar visām no tālāk izrietošām pienākumiem un funkcijām, kas ir jāveic. Es varu pajautāt, vai rēcību izrakstīšana arī skaitās izplatīšana? Es par to pastāstīšu. Ja, varbūt, teiksim, tas aicinājums, tos jautājumus, mēs esam paredzējuši tādu lielāku diskusiju jautājumu sadaļu jau pašās beigās, jo ļoti bieži ir tā, jā, ka, teiksim, prezentācijas laikā jautājumi rodās, un jūs varbūt uz šeit atnākiet ar saviem jautājumiem, bet katrs vai nu es, vai katrs mans nākamais stāstītājs jau atbildes sniedz uz šiem jautājumiem. Tā kā varbūt pēc, ja būs tādi īsāki jautājumi, varam arī pēc prezentācijas, bet es par to pastāstīšu, pie tā nonākšu. Tāpēc jau es tik gaļu šito ievadu stāstu, lai saprast, nonāk līdz galvu. Rezultātā mēs mēģinām šeit schematiski, tā ļoti vispārīgi, ļoti schematiski, jo šādi jautājumi ļoti bieži tomēr rodās, ja, kas kuram no šiem te lomām, komerc lomām
Un uzņēmumiem ir jādara un kāda pienākuma viņiem ir, jo ļoti daudz jautājumu tiek saņemti gan par reģistrāciju, gan arī šeit pielikām klāt divas rindiņas, kas nav tiešā veidā saistīts ar reģistrāciju, bet šādi jautājumi ļoti bieži mēs saņemam, proti, kāda informācija par konkrētu uzņēmumu ir jābūt norādītai marķējuma un lietošanas instrukcijā. Tā kā mēs atļaujamies arī to, ja nu reiz runājam, pielikt klāt. Un tad, ja mēs skatāmies tajā visā hierarhiskās piramīdas augšgalā, tad, protams, skaidrs, ka ražotājs ir pašā augšā, jo viņš ražo, ja viņa nav, tad nav ierīču, tad nav ko izplatīt, tad arī nevienam citam nav darba, nav vienam. Ražotājiem tādā ziņā ir visvieglāk, ka viņam ir vieglāk atcerēties, ka viņam ir jāreģistrēs visur, kur viņš vispār var piereģistrēties. Un jānorāda informācija par sevi un jāierakstās visur tur, kur to viņš vispār var izdarīt. Protams, tas ir tādā ziņā vieglākais, grūtākais ir, protams, tas, ka viņiem ir ļoti daudz prasības, kas viņiem jāizpilda. Tās ir visas aprakstītas regulā un par tām sīkāk, jau ir stāstīts, cīkāk nepakavēšos. Un tā ir jāsaprot arī tāda lieta, ka būtībā šis medicīnas ierīču regulējums, viņš tā filozofis, viņš nodala šo uzņēmēju reģistrāciju. Tā ir viena lieta, un produktu reģistrācija tā ir otra. Cits jautājums, un tās ir divas dažādas procedūras. Cits jautājums, protams, ir, kad, lai nebūtu tā birokrātija tik liela, un arī vēsturiski, jo tas tad ir pārnācis no direktīvām, tad šie procesi var tikt arī apvienot vienā, ja lai tur nav jāraksta 2 vai 3 iesniegumi, bet būtībā tie procesi ir separāti nodalīti, lai būtu vienkāršāk saprotams, kāpēc ir jāiesniedz tāda informācija vai tāda, un kādreiz varbūt kaut kas cits, bet jāiesniedz divreiz. Ražotājs tātad, ja tas ir tā, un vēl es gribu pateikt, šeit ir runa tikai par Latvijas uzņēmumiem. Tātad šīs te visas lomas tādā aspektā, ka tas ir Latvijā reģistrēts uzņēmums. Jo, ja tas ir reģistrēts ārvalstīs reģistrēts uzņēmums, tad līdz brīdim, kamēr sāk darboties juridiski vienotā Eiropas datubāze, tās prasības katrā dalību valstī tīri vēsturiski var būt dažādas. Stāstīt par visām atlikušām 26 valstīm, mēs runājam par Latviju, tā kā viss, kas tālāk tiks runāts, ir runāts par Latvijas vietēju uzņēmumu. Tātad ražotājiem, ja tas ir Latvijas ražotājs un ražo tā nosacīts, saīsināt, uzrakstīts, bet sapratīsiet zema riska ierīces, procedūra komplekss un visa veida arī diagnostikas ierīces ir jāiesniedz zemes aģentūrā iesniegums, uzsākot darbību, būtiski salīdzinām ar iepriekšējiem noteikumiem iesniedzam informācijām būtiski, kas nav mainījies, kas ir jāiesniedz. Mēs paturam tiesības prasīt arī deklarāciju iesniegt, lai saprastu vispār, vai tas dokuments atbilst jaunām tiesību normām un tā tālāk. Un būtībā viņš šajā procesā, kā saka, piereģistrē gan sevi, gan arī sniedz informāciju par ierīcēm. Savukārt, ja tas ir ražotājs, kurš ražo vidējā un augstariska ierīces, 2A, 2B, 2.3, tad šī reģistrācija notiek caur paziņošanas procedūru, par ko arī vēlāk pieskaršos, mazliet citādā veidā, bet arī būtībā viņš gan sevi, gan savas ierīces dara zinām kompetentā iestādē. Attiecībā uz reģistrāciju Eudamed datubāzē, jo šī datubāze, lai arī juridiski viņa šobrīd nav darboties spējīga, jau no 2020. gada 1. decembra, tas ir jau 3 gadus, uzņēmējiem ir iespēja reģistrēties šajā datubāzē un saņemt to saucamo vienoto reģistrācijas numuru, SRN, kā viņu angļu valoda sauc, tādu iespēju, un to mūsu ražotāji ir izmantojuši un saņēmuši šādu numuru, tas viņam arī ir jādara. Tāpat viņam ir jābūt norādītam, tas ir saprotams, gan lietošanas instrukcijā, gan uz etiķetes, marķējumā, uz ierīces, uz iepakojumu, visu jābūt norādītam ražotājiem. Pilnvarotais pārstāvs, tad runājam par trešās valsts ražotāju pārstāvu, viņš tā tad ir nosacīta ražotājs Eiropas Savienības valstīm pārstāvs, līdz ar to arī viņam šīs te, pienākuma opcijas ir diezgan lielas, informācija jāiesniedz tāpat Zāļvalsts aģentūra uzsākot darbību, tur var teikt, nekas nav mainījies salīdzinoši ar iepriekšējiem ministriem noteikumiem iesniedzamā informācija, tāpēc varbūt par to sīkāk nestāstījuši. Eudamed datubāzē viņš ir iespēja reģistrēties jau 3 gadus, ir arī Latvijas uzņēmumi šādi iespēju izmantojuši jau un saņēmuši šos numurus, kā arī dzen obligāti viņam jābūt norādītam uz etiķetes vai uz pašas ierīces, bet lietošanas instrukcijā atbilstoši jaunai regulē šāda pienākuma nav.
Vecajās direktīvās tur bija tā ļoti nekonkrēti rakstīts, ka vai nu uz ierīces, vai nu uz etiķetes, vai nu uz lietošanas instrukcijas, bet tajā sadaļā, kur par lietošanas instrukciju bija rakstīts, ka tur ir jābūt uz lietošanas instrukcijas. Nu, tā diezgan neskaidra situācija radās, bet regula neprasa obligāti, un, protams, pa obligātām prasībām, ja, protams, ir vēlme un iespēja, tad viņš var šo informāciju norādīt. Nākamais importētājs no visiem uzņēmumu veidiem ir vienīgais, kuram Zāļvalsts aģentūrā nekāda informācija nav jāsniedz, neko nav jāreģistrējas, un tādā ziņā Zāļvalsts aģentūra nav nekāda darīšana. Eudamedā viņš var saņemt šobrīd šo numuru uz brīvprātības pamatiem, un no visiem Latvijas vietējiem uzņēmumiem tieši importētāji visvairāk, kur ir šo iespēju izmantojuši vairāk nekā 30, kas Latvijas apstākļos maz nav tik slikti. Kā arī importētājiem ir jābūt norādītam vai nu uz ierīces, vai nu uz etiķetes, bet ja tur vietas nav, jo divi jau ir priekšā, tad pavaddokumentācijā un lietošanas instrukcijā obligāti šāds prasības nav. Un izplatītājiem, kurš atrodas tajā visā hierarhiskās piramīdas nosacīt apakšā, tātad viņam tas vienīgais pienākums, un tas ir jauns, tāpēc mēs par to šodien runājam, saistībā ar jauniem izplatījumiem. Izplatītājiem ir jāreģistrē Zāļvalsts aģentūrā, jāizsniedz noteikti informācija, bet Eudamed datubāzē viņam nav jāreģistrējas, un ne tikai viņam nav jāreģistrējas, viņš nemaz tur nevar reģistrēties, pat ja viņš to ļoti gribētu, jo tādas opcijas nepastāv, tur nepastāv izvēlēties iespēju, jānorāda, kas tas ir par uzņēmumu, tādas iespējas, ka distribūcija tur nepastāv vienkārši norādīt, nesniedzot nepatiesu informāciju, faktiski tur nevar tā datubāzē nonākt. Kā arī obligāti nav jābūt norādītam ne uz etiķetes, ne lietošanas instrukcijas. Protams, ja viņš vēlas vai kaut kādos atsevišķos noteiktos gadījumos, par ko mēs parunāsim tālāk, to var darīt. Par izplatītāju reģistrāciju, kā jau teicu, tas ir jauns pienākums parādās, jauna funkcija, jo šajos Minska noteikumos, kas ir pieņemti gan augustā, gan par otrierīšu grupu oktobrī, skaidrs noteikts, ir citēts, kad tātad izplatītājs var darīt pieejams, piedāvāt, kā jau tur iepriekš bija teicis, piedāvāt izplatīšanai citiem vai patēriņiem vai lietošanai ierīces tikai tad, ja informācija par šo izplatītāju iekļaut medicīnisku ierīču reģistrā Latvijā. Latvijā mums ir vienīgs medicīnas ierīču reģistrs, kurus tur Zāļvalsts aģentūra, cita nav. Tātad šajā reģistrā informācija par izplatītāju jābūt ir iekļautāji, un kas ir izplatītājs, es jau iepriekš pateicu, ka tas nav atkarīgs no tā, ko viņš to ierīci dabūjis, bet gan ko viņš dara. Jāiesniedz noteikti informācija, tas ir izvilkums no Minska noteikumiem, vienkārši sakot, nekas sarežģīts, iesniegums brīvā formā, ar izplatītāju rekvizītiem, ar ražotāju nosaukumiem, kuru ierīces tiek izplatītas, tikai nosaukumiem un adresēm, un ar ierīču klasifikācijas klasēm ne pašas ierīces, ne, jo šeit, kā jau teicu, sākumā jānodala tā uzņēmēja reģistrācija, ierīču reģistrācija, jo dažkārt ir tāds jautājums, kad mēs esam paziņošanas procedūru veikuši, par vidēji augstrisku ierīcēm paziņojuši, kāpēc mums vēl vēlreiz jāreģistrē, nevis jāreģistrē, jāiesniedz informācija. Tas jādara tāpēc, ka pieņemsim pār zemā riskā ierīcēm informācijas nav Zāļvalsts aģentūrai, kā arī, ja mēs skatāmies pēc vecā regulējuma, arī ne par lielāko daļu invitrodiagnostikas ierīces, mums nav nekāda informācija. Un tas ir nepieciešams tomēr šo ierīču izsekojamībai, par ko tālāk jau otrajā daļā konkrētiem piemēriem pastāstīt mani kolēģi. Līdz ar to tas vēl arī ir droši vien svarīgi pateikt, ka svarīgi nevēlēties apkārt, bet svarīgi pateikt ir tas, ka ja vai izplatītājiem tā, es uz apakaļ nevaru būt kaut ko pateikt, jā? Es varu būt Nedēļa, labi, tas varbūt nav tik būtiski, jo... Ok, vienkārši es piebilst tāds jautājums var būt. Man arī par to informācijas iesniegšanu, respektīvi, vai var būt tāda situācija, ka vienam uzņēmumam, bet mēs skatāmies dažādas definīcijas, dažādi pienākumi, ka vienam uzņēmumam ir vairākas šādas lomas, un uzņēmums ir visi 4 no šiem, vai tā var būt.
Atbildē, negaidot jums atbild, jā, tā var būt, kad tas nebūs bieži tādu gadījumu, un pārsvarā tas būs tādā mazliet laika ziņā, kaut kā laika nogriežu ziņā, nevienlaicīgi, bet kad dažādu notikumu rezultātā beigās būs tā situācija izveidojies, ka viens izplatītājs, tas ir viens komersants, kurš varbūt sāc kā pilnotais pārstāvs, no galā viņam var būt beigās kaut kādā laika nogriežu, visas šīs 4 funkcijas. Un šeit ir svarīgi pateikt to, ka, ja viņam ir visas šīs 4 lomas, tad viņam arī atbilstoši katrai lomai tie pienākumi ir jāizpilda, ka nevar būt tāda situācija, ka viņš pieņems. Bet es kā pilnotais pārstāvs esmu informāciju visur iesniedzis, Eudomedā reģistrējos, un Zāgales reģionā esmu iesniedzis informāciju, es jau vienreiz esmu iesniedzis. Jā, bet kā pilnotais pārstāvs, jā, bet tajās datubāzēs nav informācijas, ne viņi par ražotāju, ne par importētāju, ne viņi tā par izplatītāju. Biežāk tā kombinācija būs tā kā importētājs, izplatītājs vai pilnotais pārstāvs importētājs. Un mēs varam salīdzināt to vai izskatās tā kā tāda māja ar vairākiem stāviem, ja, un ja viņš tur ir, tad viņam tajā stāvā arī jāatrodas. Arī šī databāze ir strukturētā, nevis tāda vienkārši izkast, kur tiek samesta informācija, tā ir strukturēta databāze, ko mēs iekšē redzam, un ja tas konkrētais komersants nav tajā attiecīgā lomā reģistrējies, tad viņi vienkārši tajā lomā kā tāda nav. Ja? Tāpēc, jā, šeit sanāk, ka viņam būtībā pēc atbilstoši katrai lomai šie pienākumi jāpilda un jāreģistrējas. Protams, ka, lai tas nav birokrātiski, ja pieņemsim tie teorētiski, tas ir uzņēmums ar tām 4 funkcijām, nav viņam jāiesniedz aģentūrā 4 iesniegumi, tas skaidrs. Ja? To var visu apvienot vienā reizē un tā tālāk, jo mēs ne papīrs, ne birokrātiju nevairojam, bet svarīgi ir pateikt, ka šo informāciju tomēr nodot, kā es esmu, atbildīgs un darbojos tajā un tajā jomā. Tāpēc arī runājot par izplatītājiem, es atgriežos atpakaļ, kad ir šī situācija, kas runājot pašā apakšā par šīm ierīcēm, ka par viņām ir paziņots, jā, par viņām ir paziņots varbūt, bet ne par visām, un šeit mēs runājam par uzņēmumu reģistrāciju, nevis par ierīču reģistrāciju. Tā kā svarīgi ir šo informāciju iesniegt, jo likums nosaka, mēs kā noteikumu līmenī, kad šo uzņēmējdarbības veidu nodrošina tikai tāds uzņēmējs, kas ir reģistrējis Zāgales reģistrā. Par termiņiem runājot, mēs kā noteikumu paredzēja, tagad man jāsaka jau pagātnē paredzēja, jo tas laiks ir noticējis, ka attiecībā uz izplatītājiem, ko izplatā tā saucamās parastās ierīces, ne in vitro diagnostika, šis pārējais periods bija līdz 23. novembrim, kad bija uzņēmumiem, kuri jau ir uzsākuši darboties, un liela daļa jau ir piedzīvoši liela pieredze šajā jomā, kur uzsākuši darboties līdz noteikuma spēkā stāšanās dienai, kas bija 23. augusts, 3 mēnešu laikā jāreģistrējas. Līdz ar to mēs uzskatām un pieņemam, kā visi uzņēmumi, un tādu doto brīdi 62, kā izplatītāji arī ir šo te pienākumu izplatījuši. Attiecībā uz in vitro diagnostikas ierīču izplatītājiem, tā kā laika ziņā atšķīrās šis te laiks, kad valdība pieņem šos noteikumus, šis te pārējais periods ir garāks, tas ir līdz nākamā gada 13. janvārim, kad to vēl var paspēt izdarīt in vitro diagnostikas ierīču izplatītāji. Tā kā, ja vēl kāds to nav izdarījis, tad aicinām šo informāciju iesniegt vēl ir laiks. Kā arī dzan, ja būs ko iesniegt to informāciju, arī tajā pašā Eudomeda datubāzē ir jāatceras tas, ka tas nav vienreizējs tāds pasākums, iesniedzu viss dzīvē, viss mainās, situācija mainās. Varbūt situācija, kā tādiem ražotājiem vai izplatītājiem nesadarbojās, varbūt situācija, ka tādas riska grupas ierīces neizplatā, tad mēs kā noteikti mums ir pienākumu 10 dienu laikā par šīm izmaiņām informēt valsts aģentūru. Runājot par šīm te maksām, šos jautājumus jau izskanēja, tāpēc tātad mēs kā noteikti nosakā, ka sākot ar nākamā gadu pavisam drīz, 1. janvārī mēs ierīču izplatītājiem, kā arī ražotājiem pārstāvjiem tiks piemērota šī te vigilants darbības nodošana gada maksa, kura ir atkarīga nevis no ražotāju skaita, nevis no apgrozījuma, nevis no ierīču skaita, tā ir atkarīga no tā ir viena maksa, konstanta summa pa gadu par uzņēmēju darbības veidu kā tādu, tātad neatkarīgi no tā, ar cik ražotājiem izplatītājs sadarbojas, cik daudz ierīces viņš
kādas ierīces viņš tirgo, kāds viņa apgrozījums, tas šeit nav svarīgi. Šeit ir viena konstanta summa, kur atšķirās tikai tajā parametrā, vai tiek izplatīts tikai zemariska ierīces, tā ir 1. klase un A klase jaunai regulai atbilstošām in vitro diagnostikai un cits pārējās vecai direktīvai atbilstošas in vitro diagnostikas ierīces, vai nu, ja viņš izplatā arī augsta un vidēji, un tās zem arī, vai ne tās zem, tad ir otra maksa, kur jūs redzat, kura tā tad ir par šo gadu piemērota. Praktiskā izpildījumā tas izpaudīsies tādā veidā, kā nākamā gada droši vien pagaidīsim to janvāri, kad sareģistrēsies arī visi in vitro diagnostikas ierīču izplatītāji, kur to vēl nav izdarījuši, un nākamā gada tad janvāra beigās, februāra sākumā komersanti uz saviem rēķiniem, uz saviem e-pastiem, jo tāda informācija mums arī sniedzat, saņems rēķinus, un tad aptuveni vidēji kaut ko 2 nedēļu laikā šie rēķini būs jāmaksā. Pretējā gadījumā mēs, kad noteikumi paredz, ja tas nav izdarīts, tad šis izplatītājs tiek no reģistra izslēgts, un attiecīgi, tad viņš arī tālāk ar šo juridisku, legālu šo uzņēmējdarbības veidu nevar nodarboties. Mūsu mājaslapā, lai tas, protams, process viss ir caurspīdīgs, un mūsu mājaslapā jūs tajā sadaļā, kur jau ir par medicīnas ierīču ražotājiem un pilnotiem pārstāvjiem runā, jūs tajā sadaļā varat atrast izplatītāju, reģistrēt izplatītāju un tur atverot, apskatīties, kuri tātad uz doto brīdi, uz to pēdējo jauno informāciju reģistrēt, šobrīd tādi 62, ar pēdējo aktualizācijas datumu, ja tur pēdējās dienās nekāda aktualizācija nav notikusi, tad tas nozīmē to, ka mēs arī kādus jaunus datus, šobrīd pēdējais, manuprāt, ir 12. decembris, ja, un tad par šīm 2 dienām nekāda jauna informācija mums nav ienākusi. Nākamais jautājums, ko mēs gribējām atgādināt, par šo jautājumu mēs stāstījām, stāstot par regulu. Tas viss ir citāts no regulas, bet te arī ir runa par informācijas iesniegšanu vienā noteiktā gadījumā izplatītājām. Bet mūsu prāti, varbūt mēs kļūdamies, bet mūsu prāti mēs esam aizdomīgi maz saņēmuši šādu informāciju, tāpēc, bet es saku, varbūt mēs kļūdamies. Un tāpēc mēs tomēr uzskatījām par vajadzību to vēlreiz atgādināt un pastāstīt par to, ka proti, kā jāizplatītājs vai importētājs. Tā vienkāršiem vārdiem sakot, dara kaut ko vairāk ar ierīci, kur viņš saņēmis nekā vienkārši pārkrāmē no viena transporta līdzekļa noliktavā, un pēc tam no noliktavas otrā transporta līdzekļa, pēc tam viņa aizved, pēc tam viņa tas vajadzīgs uzstāda. Ja viņš dara kaut ko vairāk, respektīvi, ja viņš ķerās klāt jau pašai ierīcei, ko ražotājs ir gatavi laist tirgū, tas biežākais piemērs, kas šeit ir minēts, ka viņš maina iepakojumu, jo kā piemēram, ierīces tiek piegādāts vienā iepakojumā 1000 ierīces, piemēram, no Eiropas, un Latvijā tas manipulācijas skaits nav tik liels. Klients ārstniecības iestāde saka, mēs nepirksim 1000 ierīces, mums nevajag. Tad mēs nepērkam vispār, mums vajag 50. Tad izplatītājiem ir tādas tiesības, protams, tādas tiesības piešķirīgums, ka viņš, piemēram, maina šo te iepakojumu vai to vienību skaitu tajā iepakojumā, plēš to visu vaļā, kas ir no ražotāja saņemts un saliek pa mazākām kastīm. Protams, neietekmējot to ierīces integritāti, nodrošinot to, ka tā ierīce paliek tāda, kāda viņa ir. Ja ir runa par sterilām ierīcēm, tad tas ir jo īpaši būtiski skatīties, lai tur nav šī sterilitātes barjera netiek bojāta. Bet, piemēram, tas ir viens piemērs, ka tā varētu būt, vai otrs piemērs, kas biežākais, tas ir par lietošanas instrukciju tulkojumiem, jo atskaitot dažus izņēmumus, par kuriem vēlāk pastāstīšu, principā lietošanas instrukcija un visai tā informācija, kas tiek sniegt lietošana, ir jābūt valsts valodā, tas ir latviešu valodā. Ierīce pienāk, redzams, nav latviešu valodas instrukcija, bet tā tirgū nevar laist. Lai nodrošinātu likuma prasības, tad izplatītājs, būdams likuma paklausīgs, tas viss ir pareizi, tātad nodrošina šo pievienot lietošanas instrukciju latviešu valodā. Tātad arī šāda darbība. Tātad, ja tiek veikta kā, piemēram, kāda no tām darbībām, vai pievienot kaut kādu jaunu informāciju, vai jauna informācija tādā ziņā nevis kaut kas jauns, bet jauns nekā tur ir ielikts bijis iekšā sākumā. Tātad nodrošināts valodas prasības vai kaut kādā veidā nacionālai valsts situācijai tā ierīce pielāgot, neko viņi milzīgi viņā neiejaucoties, tad tādā gadījumā izplatītāji vai importētājiem, kurš šādas darbības veids, viņš to var darīt, tātad pirmkārt viņam ir jānorāda
vai nu uz pašas ierīces, vai uz viņas iepakojumu, vai nu pavada dokumentā, atkarībā no tām tehniskām iespējām. Ir jānorāda un jāfiksē šis fakts, ka uzņēmums tāds un tāds, ir tāds un tāds, to un to. Piemēram, pievienojas lietošanas instrukcija valsts. Tas ir viens. Otrkārt, šādam uzņēmumam ir jāievieš kvalitātes pārvaldības sistēma, te ir runa par to kvalitātes pārvaldības sistēmu, ko prasa regulā, kas ir minēta 10. pantā ražotājiem, te nav runa par daudziem zināmo ISO 13485, kas ir starptautisks standarts, jā. Viņš ir ļoti tūs tai regulas kvalitātes pārvaldības sistēmai, tomēr nav viens pret viens, un nav nokopēt un ievietot tādā veidā, teiksim, nozīmē skatāms, tā kā jāievieš, viņiem ir šī kvalitātes pārvaldības sistēma. To uzņēmējs pats ir atbildīgs. Un kas vēl tātad jāizdara? Vēl tātad 28 dienas, un tāpēc par to mēs šodien runājam. 28 dienas pirms šādas ierīces, kuras ir vai nu pārveidot kaut kas pievienojums laišanas tirgu Latvijā, tātad attiecīgi importēt izplatītājiem, ir par to jāpaziņo Zāļu valsts aģentūrai. Tas ar jauniem izskatiem noteikumiem noteikts, jo līdz šim regulā bija rakstīts kompetentai iestādē un neņu sazina, kam tagad to sūtīt, vai ministrijai, vai inspekcijai, vai aģentūrai, tagad skaidrs. Šī informācija jāsūt Zāļu valsts aģentūrai, jā, mēs šādu informāciju esam saņēmuši, bet, kā saka, mums šķiet, ka pamats, ka šīs darbības varētu būt daudz plašāks veids un tīri objektīvas nepieciešamības dēļ, tātad jāizniedz šī informācija, brīvas varas iesniegums, ļoti īsti, ļoti lakonisks, kā uzņēmums tā ražot, tā ierīci ir, attiecīgi, ko nu tu darīs. Tas pārpakojas mazākā iepakojumā vai pievienojas lietošanas instrukcija vai tā tālāk, es vienkārši viņu tos biežākos piemērus. Un ja kompetenti iestāde prasa, līdz šim mēs saņemtiem nesam, mums nav bijis tāda pamatprasība, tad, protams, arī mums tiesa ir pieprasīta, viņš atsūta pārlūko to lietošanas pamācību vai Un vēl kas tātad, ja šādas darbības tiek veiktas ar ierīcēm, kurās ir, kā saka, certificēts, kurām ir certifikāts klāt, tad skaidrs runa par vidēju vai augsta riska ierīcēm, tad šim uzņēmumam ir šī kvalitātes valdības sistēma, par ko es iepriekš runāju, ir arī jāsertificē šajā certifikācijas iestādē, saucamajā paziņotajā institūcijā vai notified body, un viņam ir jābūt arī pašam certifikātam. Uz tām darbībām, ko viņš veic, protams, ka tā kvalitātes pārvaldības sistēma un tas certificēšana attieksies tikai uz to darbību, un tikai tajā posmā, ko viņš veiks, un uzņēmumam, teiksim, tur netiks tad certificēts ne loģistikas departaments, ne marketinga departaments. Tur tiks certificēts tikai tā vieta un tie procesi, kuros veikt tā pārpakošana vai institūcijas pievienošana. Tas nebūs tā plaši, bet šajā iedaļā šim dokumentam jābūt. Kas mēs saprotam, ka varētu būt vislielākais, teiksim, tā plukšanas akmens, izaicinājums, bet tas ir ne tikai Latvijas uzņēmumiem, tas ir visā Eiropas Savienības līmenī skatoties šobrīd šādu certifikātu saņemt, tāpēc arī, būsim atklāti Eiropas Savienība, bet tas jau Eiropas Savienības līmenī uz šo te, pievērācis vai ir jāpievērts šobrīd, jo, citādi vispār tas process varētu būt ļoti jau tādām nevisai patīkamām sekām. Bet šāda likuma prasība, šāda likuma norma ir. Protams, gribu arī uzsvērt to, ka tas attiec tikai uz regulām, uz jaunām regulām atbilstošām ierīcēm, jo tie citi aktieri ņemt no regulām. Tas neatiec uz vecām direktīvas ierīcēm, kuras vēl var būt vecās direktīvas ierīcēm, kuras vēl var būt tirgū, jo tur šis jautājums ar likumu nav regulēts, un vairāk es arī neko nevaru pateikt. Bet jaunā regulā attiecībā uz šādām darbībām, tātad padara šo regulējumu, tāpēc kā šādas darbības tiek veikts, tad lūdzam aicinām jūs mūs par to informēt, mēs šo informāciju arī tātad fiksējam un tātad ievietojam mūsu medicīnas ierīču Latmet databāzi, un attiecīgi arī otrai kompetentai iestādei šī informācija pieejama. Par paziņošanas procedūru runājot, daudz jau zina, kas tas ir, tātad tas ir par informācijas iesniegšanu, kas tiek veikta tiešsaistē par vidēja augstā riska ierīču laišanas tirgu uzsākšanu. Nekas šeit, būtībā nekas nav mainījies, tāpat viss notiek, kas ir mainījies ar jaunu pieņemtiem ministram noteikumiem par diagnostikas ierīcēm oktobrī mainījies, tas, kas sarkanais, kas tur iezīmēts, kad ir šī paziņošana procedūra jāveic arī par vidēja un augsta riska klases jaunajai regulēji atbilstošām ierīcēm. To var izspriest pēc tā, ka tur klases rakstītas, jo direktīvām nebija tāda klasifikācijas sistēma.
Līdz šim tādas prasības nebija, bija tikai jāpaziņo par noteiktām, kā to var redzēt sarakstiem ar direktīvu atbilstošām ierīcēm, kas, protams, arī radīja zināmas pārpratums un neizpratni, kāpēc tā, tas ir vēl viens piemērs, kāpēc šiem instrumentu noteikumi bija vajadzīgi, lai salāgotu šīs nacionālās prasības ar Eiropas prasībām, un tātad arī par šīm vidēji augsta riska regula atbilstošām ierīcēm, tādas parādās arvien vairāk, lai gan ir pārējais periodi. Parādās viņas un būs arvien vairāk, par tiem šī paziņošana procedūra arī ir jāveic. Otra lieta attiecībā uz paziņošanu procedūru, ko mēs gribējām atgādināt, ir tā, ka, ja tiek paziņots par regulai atbilstošām ierīcēm, vai nu vienai vai otrai, tā saucamā MDR vai IVDR ierīcēm, tad tā ir regulas prasība, par to, ka ražotājiem, ja viņš tajās valstīs, kurās viņš laiž šīs ierīces tirgu, viņam jānodrošina ir atbilstības deklarācijas tulkojums latviešu valodā. Tas nozīmē to, ka aicinām, to jau visi zina, un parasti atbilstības deklarācijas certifikātu pievieno, ja tās ir MDR ierīces, tad aicinām arī pievienot šo tulkojumu latviešu valodā, ja tāda ir regulas prasība. Pēc mūsu pieredzes visbiežāk tas tulkojums arī ir, jo ražotājs, labā prasība, ja praksa būtu tāda, viņš jau nevar zināt ļoti bieži, kurā valstī tas tagad nonāks. Ja? Un kad, lai viņi nerauštītu, ka vienu mēnesi viņam paprasa latviešu valodā, nākamā mēnesī horvātu valodā, pēc nedēļas slovāku valodā, pēc 2 nedēļām čehu valodā, un tad viņš labāk jau uzreiz nodrošina šo tulkojumu kādreiz pat vienā failā, garās lejā. Tas ir tehnisks dabas jautājums, kā to dara, jo, teiksim, cipars tie 0 ir 0 visās valodās, kā vizuāli. Bet viņš arī nodrošina šo tulkojumu latviešu valodā un spriežot pēc tā, cik, kad mani kolēģi redz, ka nav šī tulkojuma un jums pieprasa un cik ātri mēs to saņemam, tad tik ātrā laikā to nevar iztulkot. Tas ir pilnīgi skaidrs un novest tādā jēgpilnā izskatā, tas nozīmē tikai to, ka šis dokuments ir. Viņu lielākajā daļā gadījumu, jā, un viņu vienkārši, mums neaizmirst pievienot klāt, lai pabeigtu paziņošanas procedūru. Un, protams, kā, tātad atgādinājums, ka par zemariska ierīcēm, 1. klases sterilas mērīšanas funkcija atkārtot ķirurģiski instrumenti, kā arī in vitro diagnostikas jomā par zem riska klases ierīcēm, mēs paziņošanas procedūra nav jāveic. Protams, ja jūs iesniedzat, šī informācija neko nepazūd, viņa tāpat mūsu datubāzē tiek ievadīta, bet publiski viņa nav redzama. Šeit, es domāju, ka daudz, kas to veikuši zina šo tiešsaistes formu, ja, ka tas ir viss ir elektroniski izdalāms, un es varu teikt, ka 99% mēs arī tā saņemam. Cenšamies pēc iespējas ātrāk apstādāt, negaidot tās 10 noteikumos noteiktās dienas, ja viss kārtībā, tad 1 vai 2 dienas laikā tiešām cenšamies to izdarīt, lai tas pēc iespējas ātrāk notiktu, kā arī mūsu mājaslapā tātad var sameklēt šīs reģistrētās ierīces, ja, attiecīgi pēc dažādiem meklēšanas parametriem, vai viņas ir iekļauts, vai viņas nav iekļauts. Mazliet runājot, mēs jau pieskāramies nedaudz par lietošanas instrukcijām. Vēl viena jauna lieta, kas ir saistībā ar Minskas kabineta noteikumiem pieņemtiem, un šāds jautājums par valodu lietošanu prasībām mēs saņemam ļoti daudz. Lai gan Zāļvalsts aģentūra nav tā iestāde, kas kontrolē valsts valodas lietošanas prasības un valsts valodas lietošanas normu ievērošanu, tomēr tie ir mūsu jomas produkti, tāpēc atbildība arī par tiem jūtam, tātad par šīm te izmaiņām. Proti, vispārējais princips, protams, ir tāds skaidrs, Latvijas Republikā ir viena tikai valsts valoda, tā ir latviešu valoda. Informācija lietotājiem pacientam ir jābūt nodrošinātāji valsts valodai. Tā arī ir ne tikai Latvijas prasība, tā ir regulas prasība. Tur ir, kā jūs teicat, citāts, ka pateikts, ka jābūt nodrošinātājiem valsts valodā. Jā, katra valsts nosaka to valodu, kāda ir valsts valoda, bet to, ka jābūt šajā informācijā tās valsts valodā, to jau nosaka. Tas ir vispārējais princips. Tomēr līdz ar jaunu noteikumu pieņemšanu oktobra un augustā ir ieviests viens izņēmuma gadījums, ka proti šī informācija var nebūt valsts valodā pievienota, tad ir runa par lietošanas instrukciju visbiežāk un etiķeti. Un arī tas ir tāds īpašs veids, bet par to daudz tiek saņemts jautājumi par šo te grafiskā lietotāja lietotni vai vienkāršiem vārdiem sakot par to, kas uz ekrāna parādās ierīcēm, kurām ir monitors, ja, kur arī mēs sagaidītu, kad varētu būt izvēle latviešu valodu kādu lietot.
tad šī informācija var tātad netika nodrošināta tādām ierīcēm, kuras ir paredzētas profesionālai lietošanai, ka tās lieto tikai ārstniecības personas. Tādām, un tas visums sakopojot to kopā, un tās tiek lietotas tikai ārstniecības iestādēm. Tas nozīmē to, ka nevis tur pacients ar īkšķiem spaida podziņas tajā iestādē uzturoties, bet ārstniecības ir persona, kas to dara. Un ārstniecības iestāde ir piekritusi to, ārstniecības iestāde vadībai, būtībā vadībai jau viņās atbildi jāzina, kas viņa iestādē strādā un kāds ir viņa darbinieku zināšanu, valodas zināšanu līmenis. Un ārstniecības iestāde vadība piekritusi, ka šī te tātad lietošanas institūcija var nebūt valsts valodā. Ja viņi ir pārliecināti, ka viss personāls, kas ar to ierīci strādā, zina angļu valodu, vai visi perfekti saprot spāņu valodā, jā, tad lietošanas institūcija var nebūt latviešu valodā, un tas ir tas izņēmums un arī pretīmnākšana, un mazliet arī ņemot vērā to pieredzi, kas ir vērā mūsu ziemeļu kaimiņiem un Skandināvijas valstīm uz augšu, kur gan ir mazliet citi iemesli, kāpēc viņi, teiksim, tur zviedru valodu lietu un tā, bet, princips tātad šāds izņēmums ir, kas, es domāju, arī, ja ražotājs zina, jo viņam konkrēti ilgstoši sadarbības partneri zina, kur tā ierīce nonāks, tad šādas prasības vai vispār informācijas nodrošināšana valsts valodā nav. Tikai attiecībā uz profesionālu lietošanai un ārstniecības iestādē paredzētām ierīcēm. Un pavisam mazs īsts ieskats par elektroniskām lietošanas pamācībām, jo kā tādām arī mums ik pa laikam tiek uzdot jautājumi. Vecajām direktīvām bija atsevišķa regula, šeit ir izstrādāta jaunajām regulām atkal cita regula, bet princips ir tāds vienkāršais vēstījums, ka tur nekas nav mainījies. Jā, tur vecajā tajā regulā bija 5 grupas, šeit vienkārši implantējums ar aktīvām saliktas kopā, tāpēc iznāk 4, bet ierīču grupas nav mainījušās. Tātad nosacījumi, ka elektroniski lietošanas institūcija var būt tikai tad, ja tas ir paredzēts profesionāli lietošanai. Un ja var garantēt to, ka neviens cits tur netiks klāt, un šīs te ierīču grupas ar stacionāram mēs saprotam nevis tās, kas tiek lietotas stacionāros, bet tās, kuras bez īpaši, teiksim, tehniku vai medicīnas tehniskā personāla palīdzības un instrumentiem nav iespējams demontēt un kaut kur aizvest. Tātad nav runa par mobīlām ierīcēm, par mobīlām rentgeniekārtām vai jau mūsdienās ļoti daudz, kas tiek tādā veidā veidots kā pacientu tuvs un mobils. Ir runa par tādām, kuras bez īpašas tehniskas līdzekļiem un zināšanām nevar nekur nomontēt. Aktīvs un aktīvs implantējumus, tādas integrētās sistēma vienkāršiem vārdiem sakot, kuriem ir ekrāns, datorekrāns, kur tur parādās monitorā informācija, un programmatūra, tas pats par sevi, tas jau būtu ļoti dīvaini. Ja kāds prasītu programmatūrai milzīgs papīra blāķis, lai drukā un redz klāt, pielādējot vēl piegādātā, kuriem papīra blāķis ir lietošana instrukcija rakstiskā formātā. Ja? Tas ir ļoti īsts izvilkums, tāpēc, ka tajā regulā ir aprakstīti gan visas tehniskās prasības, kādām jāatbilst tām tīmekļa vietnēm, kur tās lietošanas instrukcijas glabājas, gan visas datu aizsardzības prasības, ļoti daudz. Šis ir tikai tāds ļoti, ļoti koncentrēts ekstrakts izvilkums. Jebkurā gadījumā paturot tam klientam tiesības pieprasīt viņu papīra formātā un teikt, nē, jā, ir elektroniski, bet es gribu papīra formātā, tad ražotājiem ir pienākums nedēļas laikā, 7 dienu laikā šo te papīra formātu piegādā, vai arī pēc īpaši, es te kādu smalkvairs. To stāstīt, vai pēc īpaši vienošanās, ja tas jau ir tur līgums slēdzot paredzēts, ka katru pēc 2 nedēļām tā lietošanas institūcija papīra formātā pieprasa. Protams, tas nozīmē arī to, ka viņas šīs instrukcijas ir tās, jā, tā tad ir protams, latviešu valodā, arī tās tīmekļa vietnēs atrodamas izņemot tos gadījumus, ko es prasīju iepriekš. Tad ne tikai profesionālām lietotājiem, bet arī pašai iestādē, un arī iestādes vadība ir piekritusi tam. Un, piemēram, tādā situācijā, kā piemēram aktīvas implantējums ierīces, kur ir gan tā profesionāla daļa, gan arī, varbūt pacienti mūsdienās ir pietiekoši advancēti, arī pacienta daļa, pacienta rokas grāmata, kā to viņiem ko darīt, ja? Tad tādā gadījumā šeit ir pacientam ir domāta informācija vai rokas grāmatiņai vai bukletiņam ir jābūt tik un tā papīra formātā. Doma tā, ka viņam nav jāmeklējās pa internetu, jo visiem tas ir pieņems un tā tā. Diskusijas bija savulaik 2000. gadā, 2001. gadā Lielas Eiropas Savienībā par to,
ka varētu šo te ierīču loku tomēr paplašināt, vairāk skatoties uz Āzijas virzienu, Amerikas virzienu, kā tur ir tā pieeja. Bet jāatzīst, ka pēc ilgām diskusijām dažādi iemesli, objektīvi iemesli dēļ, Eiropā atrodoties Ameriku un Āziju, dotajā brīdī lielākam, paplašinātam ierīču lokam, kam tādu elektronisko lietošanas instrukciju var piemērot, Eiropas Savienība šobrīd nav gatava. Tas nenozīmē to, ka nākotnē tas kaut kad nevarētu tik pārskatīt notikt. Un beidzamais, kas ir šajā manā pirmajā sadaļā, tas ir par tādu tēmu, ļoti īsi, ļoti jokauliski, skatos laikus. Ļoti ātri, tas ir par tādu tēmu kā medicīnas ierīču ražotājs un ārstniecības iestāde, ārstniecības iestāde un industrija. Respektīvi par situācijām, kā iestāde veic sev pamatfunkciju. Skaidrs ārstniecības iestādē, to mēs visi zinām, tas ir ārstēt pacientus, nodarboties ārstniecību. Kā ārstniecības iestāde tomēr veic dažādu iemeslu dēļ savu primāri neraksturīgu funkciju, respektīvi brauc iekšā industrijā un sāk nodarboties ar medicīnas ierīču ražošanu. Un šeit ir iespējami trīs tādi jautājumi tiek pa laikam saņemt, tāpēc mēs atļaujamies īsumā šo vērību piegriezt. Šeit faktiski ir iespējami trīs varianti, kādi var būt. Un tikai vienā no tiem gadījumiem ārstniecības iestādē nav jākļūst par ražotāju. Ārstniecības iestāde nav uzskatāta par ražotāju. Visos pārējos gadījumos ir tik un tā, ja viņi tādu uzņēmējdarbību, bet darbību veids, tad viņai gribot, negribot, ir viss šīs ražotāja prasības jāpilda. Respektīvi, šeit ir runa par to, ka ārstniecības iestāde ražo ierīces pati savām vajadzībām. Tātad tas ir atļauts nerūpnieciskā mērogā, tātad ne ar milzīgu ārstnieciskiem korpusiem ar blakus uzceltu cehu, kurā katru dienu ierodas darba 300 inženieri un tehniķi, nevis ārstniecības personāls, bet nelielā daudzumā, bez CE zīmes, bez kādiem certifikātiem, tikai nodrošināt atbilstību tai regulas saucamā pirmām pielikumam vienkāršiem sakot. Tomēr ir atsevišķi nosacījumi, kas šo te procesu sākotnēji šķiet vienkārši un pievilcīgi nepadara. Viens ir, protams, tas noteikts, ka tur jāatbilst kvalitātes pārvaldības sistēmu, tas ir tā, bet galvenais droši vien ir tas nosacījums, ka to drīkst darīt tikai tad, ja pacienta vajadzības nevar apmierināt par līdzvērtīgu ierīci, respektīvi, ja nekur tādu ierīci nevar tirgu dabūt, kas mūsdienu īpaši, tāda situācija varēja būt pandēmijas laikā, jā, bet šobrīd tāds liels problēmas nav. Un otrs, kad regula pasaka, kad valstī ir tiesības noteikti aizliegumus ražot noteikts ierīču grupas, un es tagad nodījumos noteikti, ka tādas ierīces nevar būt aktīvas un implantējums. Tas nozīmē, ka tas vienkāršākais piemērs, kas nāk prātā, ka piemēram no 10 salūžušām gultām, kas kaut kur atrodas pagrabu stāvā, varētu uztaisīt. Salikt kopā divas darboties spējīgas gultas, tad ja tās gultas ir ar rozeti galā un ieštepselēņas sienā, tātad tās ir aktīvas, tad šitas variants arī atkrīt. Un tāds variants arī nevar tikt darīts. Līdz ar to šis te ierīču loks, kur nekāda ir savu laiku lielās problēmas ar ventilatoriem, visām pacientu monitorošanas sistēmām arī atkrīt. Tās nevar no 10 salūžušām. Tas nav atļauts. Līdz ar to šis te ierīču loks, kurus iestāde var diezgan samazinātām prasībām, savām vajadzībām uzražot, ir diezgan visnotaļ ierobežots. Un šo te, teiksim, opciju padara, vismaz tā vajadzētu būt, padara diezgan nepievilcīgi. Te vēl kas te viņam viss ir jādara, tai skaitā jāieliek savā mājaslapā paziņojums, ka viņš ko ražo un tā tālāk, un arī Zāļvalsts aģentūra jāinformē par to, vai viņš nav ražotājs, ka viņš tomēr ražojas, var pateikt, ka kopš 23. augusta, kad šīs prasības stājās spēkā. Mēs neesam saņēmuši nevienu iesniegumu un ārstniecības iestādes, ka kāda legāli ražot šādas ierīces. Par in vitro diagnostikas ierīcēm, tur situācija mazliet citādāk ir, jo arī mēs neesam saņēmuši informāciju, ka kāds ražotu, bet es zinu, ka tika savulaik vismaz pirms kāda laika ražotas. Tur šī situācija ir ar lielākiem pārejas periodiem, jo tā ražošana, teikt, jau tāda Eiropas līmenī notiek, ir faktiski par to, ko dara laboratorijas un kā pie saviem reaģentiem, pie noteiktām, protams, analīzēm tiek laboratorijas. Ja? To uz doto brīdi, ja mēs skatāmies šodien, tad
vienīgais nosacījums bez tiem augšā minētiem ir tas, ka arī laboratorija būtu jāiesniedz paziņojums par to, ka viņa to veids. Mēs tādu informāciju esam saņēmuši, līdz ar to pieņemam, ka Latvijā neviena laboratorija aizstudē, ja viņi to arī kādreiz darīja. Viss pārējie par to, ka laboratorija jābūt akreditētai, ka jāievieš kvalitātes pārvaldības sistēma, ka jābūt pietiekoši detalizēta izstrādāta informācija un tā un paziņojumi, viss tas, ko jūs redzat, tas viss ir no nākamā gada maija, un par to, ka to var darīt tikai tad, ja tiešām tādu reaģējumu nevar neko dabūt tirgu, tas stājās spēkā tikai no 28. gada, bet tas ir tikai uz in vitro diagnostikas ierīcēm. Nākamais ražotāja veids, tas ir pēc pasūtījuma izgatavot ierīču ražošana ārstniecības iestādēs. Jā, tādas iestādes mums ir, un viņām ir tādas struktūra vienības, kurās tas notiek. Tas nozīmē tikai konkrētam pacientam ražot vienā unikāla eksemplārā, nerūpnieciski, nemasveidīgi. Tātad tur jūs varat redzēt, kādas tur ir prasības, bet tā kā par pēc pasūtījuma izgatavojuma ierīču ražotājiem nav jāreģistrējas Zāļvalsts aģentūrā vairs kopš regulu piemērošanas brīdi, kas ir kaut 21. gada 26. maijā. Tad, protams, mums nav tāda, teiksim, mēs tajā iepriekšā periodā, pirms 21. gada 26. maijā esam šādu informāciju saņēmuši, jā, tagad mēs tur zinām, cik tas plaši notiek iestādes, bet tas notiek, jā, bet tur jāsaprot, ka ārstniecības iestāde šajā gadījumā, viņai ir šāda ražoša struktūra vienība, viņi tātad kļūst pēc paražotāju un izpilda visas pēc pasūtījuma izgatavot ierīču ražotāju prasības, par ko mēs sīkāk nerunāsim. Un tātad pats beidzamais variants, kas arī ir jauns saistībā ar jaunu pieņemtiem medicīnas noteikumiem augustā, tā ir vienreiz lietojamu ierīču pārstrāde veselības aprūpes iestādēs, kas, kā regula pasaka, ir atļauta tikai tad, jo ir atļauts dalība valsts. Un no 23. augustā tātad Latvijā šī medicīnas noteikumi šo te cēdu darbības atļauju. Bet atkal ir skaidrs, ja tas tiek veikts, tad iestāde ir jākļūst par ražotāju diezgan nopietnām prasībām. Un atskaitot to, ka tur nav šīs pārstrādātas ierīces jāmāc ierīces jāatbilstības zīme, vispārējais gan par to, ka ir jāveic certifikācija iestādē ražotāja. Jo, sapratīsim to, ka lielākā daļa ir runa par sterilām ierīcēm. Ja? Tātad tur ir obligāts, ja? Pat ja tā ir pirmās klases sterila ierīce, tur ir obligācija certifikācija. Ja? Par to, kā arī tikai savas, teiksim, juridiskās personas ietvaros to drīkst darīt un nedrīkst laist tirgu un citiem pārdot. Par to, ka ir UDI kodam jābūt un visām tām pārējām prasībām. Arī šīs te prasības ir pietiekoši nopietnas, jā, lai ārstniecības iestādes būtu, jābūt liels darbs, lai kaut ko tādu izpildītu. Lai mēs varētu arī tikt pie pārtraukuma, man ir jāturpina tālāk, es nevienam vārdu nedošu. Par pārējais periodu. Šeit ir ļoti daudz jautājumu, mēs saņemam par to. Es domāju, ka mēs saņemsim ar vien vairāk. Jo tad, kad runa par regulām, tātad par abām regulām, tad, kad šīs regulas tika pieņemtas 2017. gadā un stājās spēkā, tad tur būtībā jau no paša tā gala izkristalizējās viens termiņš, tas ir 2024. gada, jau es varu teikt nākamā gada, jā, pēc pusgada, jā, 26. maijs, kur bija pateikts, ka visi tie izdotie certifikāti, uz kuru pamata ierīces tika laists tirgū, viņi zaudē spēku, un tā kā sākotnējā redakcijā bija rakstīts 24. gada 26. maijā. Tas toreiz likās ļoti, ļoti tālu, aptuveni tikpat tālu, cik mūsdienās droši vien teikt, ka 2030. gadā mēs varēsim ar Air Baltica kaut ko aizbraukt. Tas ir tā, lai saprastu tos sajūtas tajā laikā, bet tas 24. gads ir pienācis, jā, var teikt, gandrīz jau pie sliekšņa mēs atrodamies, jā. Līdz ar to jautājums ir par to, kas notiks tālāk, jo 75% ierīču, tie certifikāti, visi ir izsniegti uz maksimālu termiņu, ko pēdējā likumdošana, tas ir līdz šim te datumam. Jo, kā vienmēr viss darbojas pēc tāda principa, cik ilgi laiku dosim, dosim uz tik laiku, cik likums ļāva. Likums ļāva līdz 24. gada 26. maijam izdot. Tāpēc arī visiem šī certifikāti lielākajā daļa ir izdoti. Projām arī mēs saņemam paziņojumus par laišanu tirgo šiem datumiem. Visi redz 26, 5, 24, jā. Kas būs tālāk? Par šo laiku regulas ir divreiz mainīts. Jo bija gan pandēmija, gan dažādi citādi apstākļu dēļ, un jāsaka, ka visos tajos grozījumos
orientēties un tikt skaidrībā, kur pamatā tie visi nosacījumi ir būtībā izpaužās kā atsauce uz dažādiem punktiem, kurus atrodot saprot, ka tur nekas nav rakstīts no tā visa, un jāmeklē citos punktos, bet vai nekas nav rakstīts. Un beigās iestājas tāds apjūgums, mēs mēģinājām tādā sematiskā veidā uzlikt to visu, kā tie pārējais noteikumi izpaužās, bet jāsaka arī pirmājā brīdī arī šī bilde droši vien liekas briesmīgi sarežģīta un nevar saprast, kur tur kas ir, tāpēc mēģināsim izskaidrot. Tātad šie te pārējais, nu tas, kā saka, atslēgas termiņš ir šis te nākamā gada 26. maijs, uz ko viņi attiecās. Pirmkārt, uz ko vispār šī te tēma attiecas. Šī tēma attiecas tātad uz medicīniskām ierīcēm, kas tur augšā redzēts. Kuras saistībā ar jaunu, un te runājam nevis par in vitro diagnostiku, tikai par medicīniskām ierīcēm, saucamā parastām. Uz tām ierīcēm, kuras atbilstoši jaunās regulas prasībām pārklasificējās augstākā riska klasē. Nu, lielākā daļa ne, bet, teiksim, programmatūra, tas visvairāk skar. Tas skar ierīces, kas ir izstrādātas un sastāv no vielām, bet kas nav zāles. Tātad tas ir viena grupa. Otra grupa tas attiec uz visām ierīcēm, kurām jau ir certifikāti šīs te, izņemot 1R, tie atkārtot lietojami instrumenti, kuriem nevajadzētu, vai kuriem tagad vajadzēs. Un trešā grupā, nu, to nevar nepieminēt, tās ir pēc pasūtījuma izgatavotas trešās klases implantētas ierīces, kuras nav daudz, bet uz tiem arī šie noteikumi tiecās. Tātad izņemot to pirmo augšējo, kur nebija certifikāti, bet tagad vajadzīgi, pārējie visiem tātad tie certifikāti ir bijuši. Nosacījums, lai mēs par šo runātu, ka viņiem attiec pārējais noteikumi, ir tas, ka šiem certifikātiem ir jābūt izsniegtiem pēc regulas spēkā stāšanās datumā, nu, kas ir pilnīgi loģiski, jo regulu runājam, tad nevaram viņam atpakaļ uz datumu neko piemērot. Un otrs kritērijs, ka viņiem šie certifikāti bijuši, viņiem ir jābūt spēkā regulas piemērošanas brīdī. Tātad tas ir 21. gada 26. maijas. Kā jau teicu, lielākā daļa droši vien izdota pēc tā 17. gada un beigās nākamā 26. maijā šis te derīguma termiņš. Tad ir iespējams nākamais iespējams 2 varianti. Ja mēs skatāmies no 14. decembrā skatu punktu, iespējams 2 varianti. Kā viens variants, mēs ieraudām certifikāts ir spēkā, piemēram, projām līdz lielākai daļai 4. gada 26. maijā, vai no otrs variants, ka mēs redzam, ka tas certifikāts, piemēram, beidzies 10.23. oktobrī. Bet noteikti ne ātrāk kā šā gada martā. Un kāpēc tas ir 20. marts un kāpēc tieši martā? Tāpēc, ka marts bija tas datums, kad stājās spēkā tie pieredēji grozījumi regulā, par ko mēs šeit ir pārējais noteikumus, par ko mēs runājam. Tātad uz doto brīdi skatoties, ja ierīces atbilst šiem te kritērijiem, tātad mēs redzam, ka certifikāts joprojām ir spēkā, lai gan viņš, teiksim, tomēr vecs, jo tā direktīva jau tā kā vairs nav spēkā, neskaitot dažas tos pantus, kas turpina darboties, bet neskatoties uz to, ja vecais certifikāts spēkā ir beidzies krietni nesen, tad uz doto brīdi pie nosacījuma, kas šeit ir. Negribu viņš man tālāk visu ļaut izstāstīt, tomēr. Nepatīk viņam pārējais noteikumi, es neko nevar darīt. To Eiropas parlaments padomē pieņem. Es attaisnāties. Bet mēs piedzīvamies, protams. Tātad uz nosacījumu, kā tie dokumenti spēkā vai beigušies nesen, un pie nosacījumu, kā tās produkts joprojām turpina atbilst direktīvas prasībām. Kāds viņš ir tāžos, tāds viņš ir vienkārši. Nekas nav mainīts ne uzbūvē, ne nolūkā. Nav identificēts jauni riski, mēs arī neesam saņēmuši nekādas negatīvas ziņojumus. Pie tādiem nosacījumiem, tātad uz doto brīdi, ka mēs šobrīd esam 14. decembrī, neko arī vairāk nevajag. Turpināt mierīgi, līdz tam nāk un gaidīt būtībā ražotājs nemaz nevar gaidīt. Ražotājs jau palielam ir diezgan nokavējis, ja viņš domā vēl tagad kaut ko gaidīt. Bet principā, nu tā, kā saka, jau tajā līmenī, ka mēs šo produktu saņemam, jā, šeit tirgu izplatīt, to droši varam turpināt izplatīt. Jautājums, kas tad šito te apliecina to, ka viņš atbilst tās regulas direktīvu veco prasībām, ka nav nekāda izmaiņu ne uzbūvē, ne nolūkā. Kā tad to var dabūt zināt? Jā, nu tā tad šeit tā
Diemžēl bija paredzēts, ka vadlīņu dokumentā, tur ir atsevišķi vadlīņas, par ko mēs nerunāsim, par pārējais noteikumiem bija paredzēts, ka būs pievienoti tā kā parauga formas, kuras ražotājs varētu aizpildīt un lai būtu vienota tā informācija skaidrs kādam papīram, tur pretī jābūt. Diemžēl šī te publicēšana arī dažādu iemeslu dēļ. Un diskusijas ir aizkavējušās, bet mēs sagaidām, ka šī prasība tiek izpildīta tādā veidā, ka ražotājs vēl papildus tā atbilstības deklarāciju, ko jau viņš sastādījis, sastādās no paša deklarāciju vai self-declaration, ko viņš apliecina, jo galu galā, ja viņš kādu dokumentu sastāv un parakstās ir, jābūt atbildību un jāsaprot, ko viņš parakst un par ko viņš garantē. Tad tas ir ražotāja pašdeklarācija, ka viņš apliecina to, ka joprojām atbilst šo veco direktīvu prasību un ka nekādu izmaiņu uzbūvē, un ka nav, un arī riskus viņš nav identificējis, jo galu galā par risku pārvaldību viņš atbildīgs pats. Un arī mēs te varam pastīties, ka jā, mēs ar nekādu negadījumu ziņojumus nesam saņēmuši. Līdz nākamā gada tas ir ļoti skaidrs, bet tūlīt tas maizs ir tūlīt sniegs nokusīgs un maizs būs klāt. Tātad līdz nākamā gada 26. maijam ražotājiem, ja viņš grib turpināt laist tirgu ar veciem certifikātiem, un tad jau uz to laiku derīgumu termiņš jau būs beidzies, jo pat ja kādam tur ir redzēts, ka ierakstīts ir jūnijas, tāds ir redzēts, vai kas ar likumu tas ir noteikts, ka 26. mājā derīgums beidzās certifikātiem. Tas ir pateikts regulā. Tātad tajā brīdī, šī datumā jau vairs pēc pusgada tūlīt neviens certifikāts derīgs nebūs. Ražotājiem līdz tam laikam ir jābūt ieviesušam kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši regulas 10. pantam, bet nevis standartam 13.485. Un jābūt iesniegušam pieteikumu, dokumentus uz certifikāciju šajā paziņotajā struktūrā, certifikācijas iestādē vienkārši vārdiem sakot. Certifikācijas iestādes šobrīd ir 42. Es ceru, ka decembrī un janvārī mums jau būs 43, tā kā nevarētu teikt, ka viņu maz, kad sākumā bija tas. Ja, tas pat ir vairāk nekā direktīvai atbilstošās certifikācijas iestādes. Līdz ar to, ja ražotājs grib turpināt šīs ierīces tirgu, viņam faktiski visam uz to datumu jābūt jau gatavam atbilstoši jaunām prasībām un stāsti par to, ka to regulas prasības ir pārcelts un atcelts, nekas nav atcelts, nekas nav pārcelts. Mainīts ir vienīgais tas, ka pēc šī datumā ražotājs var teikt, ka jā, man atbilst viss jau jaunajā regulē, viss dokumentācija, viss ir, bet parādīt dokumentu, ka man atbilst, man jums nav, jo certifikātu man nav. Nu, un uz tā pamata tātad, ja tāda situācija ir, viņš tālāk var dzīvot mierīgi, faktiski nemaz nemierīgi dzīvot. Laikā, kamēr viss pārējie dosies nākamā gada vasarā atvaļinājumā, viņš, diemžēl, atvaļinājumā nevar doties, viņam ir, kā saka, cieši un cītīgi jāstāv paziņojumu struktūru, certifikācijas iestādi, lai līdz septembrim nākamā gadā noslēgtu vienošanos, jeb līgumu par certifikācijas uzsākšanu. Tur jau parasti atrunā termiņu, viss finansēšanas lietas un tā tālāk. Tam ir jābūt. Tātad apliecinoši dokumenti šajā gadījumā mēs uzskatām, ka tomēr runa nevis par pirmskolu vai sākuma skolu, bet pieaugušiem cilvēkiem nebūtu tāda situācija, ja viņš iesniedz dokumentus un saka, varbūt tad neviens neskatīsies tev kvalitātes vadības sistēmu, varbūt viņi tik tehnisko dokumentāciju pastīsies, tā nebūs, visu viņi skatīsies. Visam jābūt kārtībā līdz ar to apliecinājums, teiksim, vēstules veidā no šīs certifikācijas iestādes, jā, ka mēs esam saņemuši tādu un tādu ražotāju certifikācijas pieteikumu, tiks arī uzskatīts par to, ka viņš ir ievies šo kvalitātes vadības sistēmu. Ja viņš to nav izdarījis, tad viņam jāņem to dokumentus tikai sniegt tādā vēlāk. Tas viņš varbūt tur kaut kādas 20 dienas novilks. Tāpat viņam nebūs vairs iespējas laist neko tirgū. Uz šo datumu tāpat apliecinošs dokuments būtu, protams, ka vienošanos tur jau visas finansiālās lietas un tā tālāk. Tas kā saka, komandas noslēpums to publiski neviens nepubliskos, bet arī vēstuli no paziņotos struktūras par to, ka viņš ir iesniedz, jā, mēs esam noslēgumu iesniedz un ražotājs iesniedz, un mēs esam, kā saka, vienojušies par atbilstības novērtēšanas uzsākšanu. Tālāk no tā nākamā gada septembrī, jā, tur viņām ir laiks, tātad attiecīgi 3 vai 4 gadi atkarībā no riska klases, kurā tad viņam šī te atbilstības novērtēšana jāveic. Tas ir tomēr 3 gadi samērīgi, ja mēs zinām, ka vidējais atbilstības novērtēšanas laiks šobrīd kvalitātes pārvaldības sistēmai ir 1,5 gads un tehniskās dokumentācijas novērtēšana ir 2 gadi.
nu tad šajos termiņos vajadzētu iekļauties, iestāžu skaits ir pietīkoši un uz 27. gada nogali vai 28. gada nogali atklībā no iecīs klases. Ražotājiem jāvīd jauns certifikāts, atbilstoši regulē, un viņš jau visu, kā saka, turpina mēs tirgu atbilstoši regulas prasībām. Pa vidu te vēl, mēs nevaram neiezīmēt, ir šīs te ļoti šaurierīšu duktās 3. klases pēc pasūtījuma izgatavotas implantējumas ierīces, piemēram, galvaskarus implantē. Varētu būt, ja. Nu, šeit šim ražotājiem ir īsāks termiņš dots termiņš 26. gada mājas, līdz kuram viņš šis certifikāts jāsaņem, bet tā, kad ir vienīgā ierīču grupa no implantējumām ierīcēm, kuram tas certifikāts vajadzīgs. Pāriem ražotājiem tāds certifikāts vajadzīgs nav. Otras situācija, kas var būt, ja tas certifikāts ir beidzies pirms tam. Tā varētu būt, bet pastamies, ka beidzies februārī šā gada vai pagājušā gada decembrī. Tātad šie pārējais noteikumi attiecās, protams, tikai uz tām ierīcēm, kurām vispār tāds certifikāts ir bijis ar tiem pašiem nosacījumiem. Šeit, lai laistu tirgu, ir jāsaprot, ir pagājuši 9 mēneši jau, ja, teiksim, šodien atnāk pie iestādes vadības darbinieks un saka, aizvien, tas konstatē, mūsu iestāde, ka pagājuši gada decembrī certifikāts beidzies. Ko lai mēs darām? Nu, tad jāsaka tā, ka iestāde, nav nekādas kārtības, vēl pilnībā darbs. Ja tur nav nozīmēti cilvēki atbildīgi, kuriem jāsako līdzi, un kuriem jāskatās, kas notiek ar dokumentiem, un attiecīgi, vienā vārdā sakot, attieksme nav bijusi nopietna. Un citiem vārdiem sakot, uz šiem gadījumiem tomēr jau ir jābūt izpildījušiem mājas darbu ražotājiem, lai viņi vispār varētu laist šīs ierīces. Tas ir vai nu jau jābūt nostādīt. Pirms tā certifikāta derīguma termiņa, tas noteikti pirms mārta vienošanās ar certifikācijas iestādi, vai nu būtu bijušiem jāsaņem atļauju no Zāļu valsts aģentūras, tas 59. pāns, par vienkāršiem vārdiem sakot, bez certifikāta ierīču laišanu tirgu, jā, mēs esam tādas atļaujas savulaik izsnieguši, var pateikt, ka visi tie ražotāji vai nu uz doto brīdi jau ir dabūjuši, jo viņi pēc tam mums uz nosacījumiem tas tiek izsniegts, sniedz atskaits, vai nu ir dabūjuši tos certifikāts jaunos, vai nu vēl kaut kas tur vēl trūkst, ja kaut kādā sadaļā varbūt tas dizaina eksaminācijas certifikāti nav visi pienākuši, bet principā viss ir jau noticis un notiek gala fāzē. Vai nu trešais variants, ka viņam ir tirgus uzraudzības iestādes, es saprotu, ka mēs atzīstam ne tikai veselības inspekcija, bet cik dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes izsniegtos certifikātus. Un līdz ar to tātad tikai pastāvot šādiem nosacījumiem, tas ir tomēr par notikumiem, kas ir pirms 9 mēnešiem, viņam ir tiesības turpināt attiecīgi līdz tiem datumiem, kamēr atbilstoši visu klasēja, lai šo ierīci tirgu bez certifikāta. Un saprotu, ka laiks iet, bet es tomēr vēl arī par in vitro diagnostikas ierīcēm pastāstīt, jo šeit situācija tomēr atšķirīga. Pārējais periodiem šeit atšķirīgi, tāpēc, ka pirmkārt visas in vitro diagnostikas ierīces 100% visas pārklasificējās citās klasēs, un visa klasifikācija, var teikt, mainās par 180 grādiem. Šeit nav tā situācija, ka mēs tur pirmā klase, otrā lielākā daļa paliek šeit, kā jūs zināt, tur bija saraksti, kādas ir klases, viss pilnīgi tiek pārklasificēts, tas ir viens. Otrkārt, tikai aptuveni 8% iepriekš ir bijuši in vitro diagnostikas ierīču certifikāti. Ja. Lielākā daļa viss ir bijis uz ražotāju godaprātu, atbildību, tikai atbilstības deklarācija. Jā, protams, ir laboratorijas, tur ir savu kvalitātes pārvaldības sistēma, ir droši, ka tās analīzes būs ticams, bet no tā reaģentu viedokļa tā ir bijusi tikai ražotāja. Tagad situācija jaunām regulām mainās, un tagad ir otra situācija, ka 80% vajadzīgi būs tie certifikāti, un tikai 20% nebūs vajadzīgs. Līdz ar to šī situācija, protams, ir pilnīgi cita no tām saucamām parastām ierīcēm atšķirīga. Tātad būtībā attiecās tie pārējais noteikumi uz visām, izņemot uz jaunām, tas ir respektīvi, ja šodien parādās kāds jauns produkts, kuru mēs esam gatavi tā kā, vai tirgū dot certifikāts, tad tur, protams, jānodrošina regulas prasības. Un attiecās arī uz zemu riska ārklases nestrīdām ierīcēm, neatiecas. Uz pārējām visām, cik tām vajadzīgs certifikāts, šī pārējais noteikumi attiecās. Līdz ar to ierīču daļa, kurām certifikāti ir izsniegti, ja viņām tādi ir izsniegti uz A-saraksts, B-saraksts, tad viņiem jāatbilst šādiem nosacījumiem, lai uz viņiem attiectos pārējais noteikumi, bet lielākais tas, kā saka, mērķu grupa vai mērķu populācija ir tie, kas ir gatavojuši, laiduši tirgu uz atbilstību deklarācijas pamatu, kas certifikātiem ar nosacījumu, ka, protams, šī deklarācija bijusi sastādīta
pirms regulas spēkā stāšanās brīdis. Tāds pēc, bet pirms nosacījums. Nu, lūk, un ja pie nosacījumiem atkal, ka tā ierīce atbilst vecām direktīvām, kā mēs runājam, nav izmaiņu uzbūvē nolūkā, ko apliecināt ražotāju pašdeklarāciju, šīs ierīces var turpināt ražot, laist tirgū līdz šiem nenodītiem datumiem, jā. Tomēr grib pievērst to, grib pateikt, ja, kad liekas, nu, pēc pusotra gada D klasi, nu, tad tur jau vēl nemaz nav nākamais gads jānodzīvo, kas tad būs pēc pusotra gada, tad jāsaka tā, tas ir D klases ierīces ražotājs. Un šobrīd tā domā, tad viņš jau viss ir nokavējis, jo, kāpēc? Tāpēc, ka certifikāta iegūšanas ilgums ir 18 mēneši, pusotras gads, un tur jau ir tas pusotras gads. Iestādes, kuras izsniedz šo certifikātu, nevis 42, kā parasti tam ir, bet tikai 12. Trešais lieta D-klases ierīcēm ir obligāti pārbaude, saucamās Eiropas Savienības references laboratorijās, kuras tika ieceltas tikai 5. decembrī, tas ir pavisam nesen, un tāds ir tikai 3 valstīs – Vācijā, Spānijā, tur daudzās Madrides slimnīcās un Zviedrijā. To skaits arī ir neliels, un tās sāks rutīnas režīmā strādāt tikai nākamā gada oktobrī, kad jau vairs nebūs pusotras gads, bet tikai 7 mēneši. Līdz ar to, nu, var teikt, ka ja ražotājs to nav izdarījis novembrī, tad šā gada atlikušās darbdienas ir pēdējās, kad viņam ir jāpaspēj to vēl izdarīt, un šis dokuments, kā saka, iesniegt certifikācijas iestādē, lai šo certifikācijas procesu uzsākt, pie tam vēl jāņem vērā. Kā jau teicu, kad 99% certifikāti nav bijuši, tas nozīmē, ka tie uzņēmēji šitam visam procesam ies cauri pirmo reizi. Nu, var jau būt kāds ražot parastās ierīces, tad tā, bet, kā zināms, pirmo reizi, un tad ir tas stāsts par to, kā, nu, ja es to būtu, kad otro reizi darīšu, tad jau es zināšu, kā vajag darīt. Nu, jā, bet tas būs kad otro reizi, bet šī būs pirmā reize, līdz ar to arī tur šis te ātums, un tās kļūdas pieļautās sākotnēji varētu nebūt tik, varētu būt diezgan liels, un šis process varētu nenoritēt līdz tik raiti, tāpēc no visiem šīm pārējais periodiem šis te šobrīd ir vissensitīvākais un teiksim, tāds vislielākais izaicinājums ražotājiem, jā, no šī brīža viedokļa skatoties, iekļauties šajos terminos.